Nu, ko sveiciens visiem mūsu jaunajā sarunu ciklā cauri Saules sistēmai. Šī ir ievada saruna šajā ciklā. Pats cikls vēl notiksies un turpināsies vēlāk, un par to mēs arī parunāsim vēlāk. Bet šobrīd mēs priecājamies visus redzēt, kas ir šodien ieradušies šeit klātienē, un arī visus tos, kas klausīsies šo te ierakstā. Un mani sauc Sandra, mana kolēģe Zane, otrā ekrāniņā. Sveiciens. Un, principā, pirms mēs vispār sākam šo te visu, tad es pastāstīšu, ko mēs šodien darīsim, kas te šodien notiks, ko jūs dzirdēsiet. Un, principā, jā, mums ir paredzēts šodien tādās 3 daļās iziet cauri un parunāt par Saules sistēmu. Par Saules sistēmu mēs parunāsim otrajā daļā. Sākumā mēs nedaudz parunāsim par sevi, iepazīstināsim ar sevi, jo es pieļauju, ka šo te klausīsies arī tādi cilvēki, kas mūs nav satikuši. Klātienē ir visi tie, kas mani, manuprāt, visi zina. Zani varbūt ir kādi, kas pazīst, kas nepazīst, tad mēs nedaudz pieskarsimies, pastāstīsim, kas mēs esam. Un kā mēs nonācām vispār līdz tādai tēmai, kā Saules sistēmas pētniecībai, jo tā droši vien nav tāda tipiska tēma, ar ko, kā es šodien Instagram storijā teicu, tā diez vai ir tipiska tēma, ar ko sievietes pieaugušā vecumā nodarbojas, atklājot tādu instrumentu kā informācijas iegūšana caur dažādiem transa un meditatīviem stāvokļiem. Nu, tas nav tāds tipiskais nodarbošanās veids, tipisks hobijs mūsu vecumā un ko cilvēki var darīt, tā kā mēs pastāstīsim arī par to. Pastāstīsim vispār, kā notiek informācijas iegūšana, kā mēs to darām. Tad tā lielā galvenā daļa būs par to vispār atbildes uz jautājumiem. Tātad, kad mēs paši savienosimies ar informācijas kanāliem un pastāstīsim, sākotnēji mums bija plānots, ka to galveno daļu un tos jautājumus atbildēs Zane, jo viņai tas kanāls ir vairāk iestaigāts un vairāk tāds stabils, un tad viņai tas tā operatīvi sanāk, pieslēgties, atslēgties, norunāt un tā. Man ar vienu ir vairāk sajūta, ka iespējams man pašai arī būs jāpieslēdzās pēc Zanes, bet to es vēl sajutīšu, pajutīšu, kā tas notiks. Un tad trešajā daļā mēs pastāstīsim vairāk par pašu sarunu ciklu, kas sāksies augusta vidū un tad turpināsies līdz oktobrim, ja nemaldos. Tā sanāca. Tā kā tā, tas ir īsumā par to, ko mēs šodien darīsim. Un, Zani, tev ir kaut kas, ko iekomentēt, pirms mēs sākam? Nav. Nav. Tu visu pateici. Labi, tad es sākšu ar iepazīšanos. Tātad vēlreiz mani sauc Sandra. Kolēģi Zana, viņa pat par sevi pastāstīs. Bet kas es esmu? Ko es daru? Principā ikdienā man pamatlieta, ko es daru, ir palīdzēt cilvēkiem izprast un saprast pašiem sevi, palīdzēt rast atbildes uz jautājumiem viņu dzīvēs, kur viņi iespējams šobrīd ir iesprūduši, lai dzīvotu vieglāk, brīvāk, harmoniskāk, lai spētu sev labāk pašrealizēt, jo tas ir daudziem, ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem aktuāls jautājums, kas vispār viņi paši ir, ko viņi grib darīt, kā to darīt. Jo dzīvojot pasaulē, kur ļoti daudz mums no malas uzliek tā kā sabiedrība ar priekšstatiem un uzskatiem par to, kā mums savu dzīvi būtu jādzīvo, un tas bieži vien apslāpē to mūsu patieso potenciālu, ko mēs varam laist uz āru. Un tad ir tā, ka tie cilvēki, kur ir sapratuši, attapušies, ka viņi negrib dzīvot pēc standarta sabiedrības uzstādījumiem,
ko tā paredz, tad viens no variantiem, kā viņiem tikt pašiem pie sevis, sajust sevi, saprast sevi, kas tad ir tas, kas viņi paši ir, ko viņi grib darīt, ko negrib darīt. Un tad sanāk, es esmu tas cilvēks, kas palīdz otram cilvēkam nolobīt tos slānīšus nost, lai viņš tiek pats līdz pie sevis, un tad var realizēt sevi tā, kā viņam šeit ir paredzēts. Un kā tas praktiski notiek, es palīdzu lasīt, nu, tā kā es lasu informāciju cilvēkiem no matricām, lai viņi vairāk izprastu sevi. Citreiz es lasu informāciju no tā, kas man pašai nāk. Tad ir tādas lietas kā sarunas plūsmā, ko es daru, kā tas izpaužās. Tas tā ļoti man pašai ļoti ilgi bija grūti pierast pie tā, kā tas notiek, bet principā tā ir ārēji var likties, ka tā ir vienkārši saruna ar cilvēku, bet patiesībā ir tā, ka man dod informāciju, ko un kā man runāt ar cilvēku, lai viņu ievirzītu un uzvedinātu uz tā īstā ceļa, kur viņam ir jānonāk vai kas viņam jāsaprot tajā brīdī. Tā kā tas ir tāds, varbūt tāds nedaudz mistisks process, ko es daru, bet jo no manas puses tā ir vienkārši saruna, bet otram cilvēkam bieži vien viņš sēž pretī un domā, kā es to visu zinu. Kā tu vari tagad pateikt to, par ko es tikko domāju, vai vēl kaut ko tādu, kaut kādā ziņā tā arī ir tā kā lauku lasīšana. Un tad vēl, ko mēs darām? Mēs ar Zāni vadām kopā kursus. Tagad arī šo te sarunu ciklu. Principā pirms šī te projekta mums ir bijuši 2 enerģētiskie kursi kopā, kas arī ir vairāk balstīti uz to, lai palīdzētu cilvēkiem izprast sevi, izprast savu dzīvi un sakārtot kaut kādus jautājumus savā dzīvē. Un tad vēl mums ir vēl viena tāda grupiņa, ko mēs saucam par gaismas ratu. 4 sieviešu apvienība, kurā esam es, Zane, vēl viena Zana, kas arī šeit ir klātesoša, un Andra. Un kopā, principā, mēs atkal vadām klātienes pasākumus, svētkus, nometnes, citreiz arī online pasākums. Arī, lai cilvēkiem palīdzētu sajust, saprast, atrast sevi un nostāties uz tā ceļa, kur viņiem ir nu, tā kā paredzēts nostāties. Tā kā tā tas ir īsumā par to, ko es daru, kā mēs nonācām līdz šim, kā es esmu nonākusi līdz šim, jo tajā visā stāstījumā diez vai kāds saprata, kāds Saules sistēmai ir sakars ar to, ko es tā kā tikko izstāstīju. Un tad tas ir, man droši vien būs bišķiņ jāpastāsta par to, kāds ir tas ceļš, kā es nonācu šeit, jo kā man vispār vērās vaļā šīs te, tā kā, es to pat negribu teikt kā spēju, bet kā prasmes lasīt informāciju, lasīt lauku, lasīt savu lauku sākotnēji, un tas viss sākās ar iepriekšējo dzīvu regresiju. Es zinu, ka daudz no klātesošajiem šeit arī zina, ko tas nozīmē. Un iepriekšējo dzīvu regresiju, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu tā kā ieejot meditatīvā stāvoklī, tu vari nonākt tādā stāvoklī, ka tu vari atcerēties, savienoties ar konkrētiem momentiem gan šajā dzīvē atpakaļ, gan arī citiem momentiem, kas ir vēl bijuši iepriekšējā dzīvē un daudzās citās iepriekšējās dzīvēs, un vēl citās pieredzēs, kas ir arī ārpus vispār dzīvēm kā tādām. Tas parasti notika cita cilvēka vadībā, kurš vadīja, ieveda tevi šajā stāvoklī, un tad tu sāc skatīties, ko tev rāda, cilvēks tev uzdod jautājumus, un tu atbildi. Un tā, principā, tas ir tas aizsākums, kā vispār šis te viss sākās, un man tas bija 21. gada sākums, kad es aizgāju pirmajā ceļojumā uz iepriekšējo dzīvi. Pēc tam sāku to arī mācīties, un mācoties kopā ar citiem studentiem, grupas biedriem, eksperimentējot un mēģinot viens otru aizvest uz vienu dzīvi, uz otru. Un pētot ne tikai tādas vienkāršas cilvēku dzīves, mēs sākām
iet arī tādās, nu, ne dzīvēs, iemiesojumos, kur mums ir bijušas pieredzes kā augiem, kā dzīvniekiem, kā kristāliem, kā kaut kādām stihijām. Mēs sākām eksperimentēt, mēs vienkārši bijām iemācījušās, kā tas ir. Uh, Savienoties un ar kaut kādām pieredzēm, un mēs sākām eksperimentēt ar visdažādākajām. Un tad mēs nejauši arī vienā no eksperimenta sesijām nonācām ar, ne ar šo zani, bet ar otru zani. Uh, um, Pieredzē uz citas planētas. Un, principā no tā brīža, tas bija 2022. gada augustā, kad tas notika. Es vedu viņu, viņa atklāja planētu, par kur mēs nekādu informāciju nekur neesam atraduši, tur googlējot vai vēl kaut kur. Un mēs viņu sākām skatīties un pētīt. Un, sākumā es viņu vedu, tad viņa mani veda, un mums palika interesanti. Krustu šķērsu pētījām, tad mēs sākām savus studentus vadāt, un viņi arī nokļuva visādās interesantās vietās, pieredzēs. Sākām pētīt dažādas civilizācijas, arī senās civilizācijas uz Zemes, kas ir tur Atlantīdas civilizācija, kaut kas mums ir nācis arī par Lemūrijas civilizāciju, un tā tas viss iesākās, un tas priekš mums palika ļoti, ļoti interesanti. Protams, ikdienā mēs dzīve ir iegrozījusies tā, ka mēs ikdienā nav tā, ka mēs to non-stop darām brīvajā laikā pēc darba ar klientiem tiekamies un tagad ejam pētīt kosmosu. Nē, tas tā nenotiek. Un tieši tāpēc es esmu tik ļoti priecīga par šo te sarunu ciklu, jo tāpēc, kad ir kāds laiciņš pagājis, kopš mēs šo visu esam darījuši, tā tīri intereses pēc paskatīties. Kas tur ir uz tās planētas, kas tur notiek, kā tas ietekmē mūs, kā tas ietekmē mūsu planētu, kā tas ir vispār, kā tas kopumā izskatās. Jā, un tāpēc es esmu ļoti, ļoti priecīga. Zanē atnāca tas impulss par to, ka jāpēta ir tieši Saules sistēma, jo tā ir vistuvākā. Parasti jau mūsu aizsviež kosmosā kaut kur tālāk vai pavisam tālu. Un tad mēs abi sapratām, jā, šis ir tas, ko būtu forši paskatīties, papētīt un paaicināt tajā mūsu pētnieciskajā ceļā, izpētē, līdzi arī citus. Tādā veidā arī tie pārējie varētu iegūt to informāciju, ko mēs iegūstam. Un otrām kārtām, tad cilvēki arī no malas var redzēt, kā tas vispār notiek. Jo man liekas, ka daudziem liekas tas process kā tāds ļoti mistisks, ļoti nesaprotams. Labi, varbūt līdz tādām niansēm jūs tāpat nesapratīsiet, kā tas ir, kad mēs aizveram acis un sākam runāt kaut ko, ko mēs šeit, sēžot pie galda, patiesībā nezinām. Bet aizverot acis, savienojoties, mēs tā kā sākam zināt kaut kādas lietas. Tas tāpat droši vien liekas kaut kā neparasti. Par to arī pēc tam Zana arī vairāk paskaidros, kā tā informācija nāk un kā viņai nāk. Un es arī droši vien pāris vārdos pakomentēšu, kā man viņa nāk. Bet jā, tā ir arī tā atšķirība, kad mēs šeit kā cilvēki, es kā Sandra, viņa kā Zana, daudzas lietas, par ko mēs esam, par to, ko mēs arī šodien esam pieteikuši, par ko mēs runāsim, mēs nezinām. Bet mēs, ieejot šajā noteiktajā stāvoklī, sākam lasīt informāciju. Tā kā ticamības moments tam, ko mēs sakam, jūs katrs sajūtat paši priekš sevis. Es zinu, ka ir tā kā mēs paši uz šo informāciju ļoti paļaujamies, jo tāpēc, kad mēs redzam, ka līdz šim mūsu dzīvēs viss, kas mums ir teikts, tas tā reāli arī ir. Tas ir pierādījies.
gan sadzīvē, gan sadzīviskos notikumos, gan tādās lielākās izpratnēs. Tas, vai jums liekas, vai šis ir tā kā ticam vai nav, vai nu, tā kā divas ķertās satikās un te pašas kaut ko izdomāja, nu, tas ir atkarīgs no jums. Mm. Bet mēs jūs tāpat paaicinām, paskatīties, kā tas ir, un tad jūs sajutīsiet, vai tas ir kaut kas, kas jums der vai neder. Tā kā tā, tas laikam no manas puses. Zana, pastāst nedaudz par sevi. Es jums sākšu stāstīt par sevi. Vienu komentāru gribu par tevi stāstīto. Nevis Saules sistēma mums ir tuvākā, bet mēs esam Saules sistēmas sastāvdaļa. Mēs esam tā iekšā. Nu, ka tas nav atdalīts no mums kaut kur tuvāk vai tālāk. Tas ir viens. To, ko tu jau pastāstīji, kur arī es biju iesaistīta, to es vairs neatkārtošos. Tas, ar ko es ikdienā nodarbojos, ir, es palīdzu cilvēkiem sakārtoties, sakārtot savu dzīvi, ieraudzīt to citādāk, sajust to citādāk, pavirzu citās sliedēs, caur sarunām savienojumā un caur enerģētiskiem sakārtojumiem. Tas instruments, ko es tieši šajā sarunu ciklā izmantošu, būs sarunas savienojumā. Un sarunas savienojumā ir informācijas iegūšanas veids. Citi to sauc par channelingu, bet man tas kanāls kaut kā citādāk darbojās, nekā es esmu izpratusi, kas ir channelings. Un tāpēc es savu nodarbi saucu par sarunām savienojumā. Nu, lūk, un sarunas savienojumā ir informācijas iegūšanas veids. Informāciju es varu iegūt no visa, kas sevī nes enerģiju, no visuma, no virsvisuma, no dažādām būtnēm, no zemes, no augiem, no cilvēkiem. Ir divi veidi, kā no manis nāk informācija. Ir, kad man virs manis stāsta, un es atkārtoju, un reiz pa reizēm tie stāstītāji, runātāji no visuma vai visuma enerģijas būtnes, eņģeļi, jebkas, kas nu tur ir, un ir izlēms, ka ir jārunā nedaudz tā kā iegrimst manī un izpaužās caur mani, gan uzvedībā, gan runas manierē un sniedz tādā veidā informāciju. Un tā informācija ir tāda, kas ļauj uz dažādām zemes lietām un cilvēku dzīvi paskatīties citādāk, ieraudzīt citādāk, jā, paver tā kā citādāku skatījumu, paver citādāku redzējumu un izpratni. Man tagad jāprasa Sandrai, vai es pastāstīju, jo es pati tik daudz stāstījusi par to, kas ir sarunas savienojumā, ka man pašai bieži vien nešķiet skaidrs, vai es pastāstīju vai nē. Nu, varbūt pastāst, kā tas ir šajā te kontekstā. Tev jau droši vien ir padota tā sajūta, ar ko tu savienosies, piemēram, vai šodien runājot, vai šī cikla ietveros, tu savienosies ar planētu enerģijām, vai ar ko tu savienosies, kad tu zini vai nē? Tas būs dažādi. Tā galvenā pārstāve, kura atnāca veidojot lauku, kas arī jāpiemina mēs ikvienam pasākumam, kursiem vai individuāli klienti, kad man nāk, mēs veidojam lauku, kur piesaistam enerģijas, palīgus un ļaujamies to enerģiju un palīgu impulsiem un arī saviem iekšējiem dvēseles impulsiem, ko darīt, kā būtu labāk, harmoniskāk, foršāk, interesantāk. Jā, tas ir svarīgi. Un tā, kas pieteicās, man pierakstīta, jo es to, ko runāju, es neatceros. Tā arī ir tāda nianse, kas būtu jāzina, jo es mēdzu jautāt, ko es teicu. Visuma noslēpumu glabātāji. Viņa sevi tā dēvē, viņa ir tā, kas runās, bet runātāji
var mainīties, runāt arī var enerģijas, runāt var vēl citas būtnes. Tas atkarīgs ir no tā, kādai planētai mēs pieskārsimies, jo ne visu planētu enerģijas ir tādas, ko man vajadzētu izjust uz sevi. Tas nebūtu diezgan harmoniski, jo viņas ir ļoti jaudīgas, un tad informācija sniegs kāds cits. Un šī kursa kontekstā tā saruna savienojumā būs tā, kas dos informāciju caur mani un tādā veidā ļaus ieraudzīt to citādāko, to savādāko. Ja man jāpiebilst, ka es par Saules sistēmu kā cilvēks Zane varētu teikt, ka nezinu neko. Es zinu, ka skolā mācīja, es esmu lasījusi, bet man ir tāds interesants prāts, ka mans prāts neatcerās to, par ko man kādreiz būs jārunā. Un tas tāpēc, lai man būtu vienkāršāk un vieglāk pieņemt to jauno informāciju un padot viņu no sevis ārā, jo, ja man prātā glabāsies zemes zināšanas, tad viņas ies konfliktā ar to, ko man padod no augšas, vai arī man radīsies iekšēji sajūta par to, ka es atkārtoju kaut ko, kur es esmu kaut ko lasījusi, jo nav jau tā, ka viss ir pavisam citādāk. Kaut kāda informācija jau var sakrist. Nu, un tāpēc, ja man uzdot vienkārši kā Zanei kādu jautājumu par Saules sistēmu, man būtu ļoti jāpadomā, lai es pastāstītu, kas ap ko griežās un kāpēc griežās, jo man nav ne jausmas. Un šobrīd man vispār galva ir izslaucīta tukša šajā tēmā. Jā, par tām zināšanām, par to informāciju, ko mēs jau zinām, tas ir ļoti interesanti, jo es tieši arī šodien domājot par to, ka nu, mēs te baigi sev piesakām, ka mums interesē kosmoss, patīk viņu pētīt un tā, bet principā, ja kāds, nu, tā kā pieslēgtos un pajautātu, es nezinātu, ne kurā gadā kāds kaut ko ir pētījis. Ne, tur vienīgais, kas man ir atmiņā palicis, ka tos laikus suņus tur sūtīja kaut ko. Bet, principā, tas ir vienīgais. Tā kā es nezinu, nu, tā tīri no cilvēku skatu punktu, tur es zinu, ka citi pēta, kāda tur ir NASA jaunākā informācija, kas tur tā, kas tur šitā, kas notiek, kur ir tur palaisti kaut kādi tur raķetes gaisā vai vēl kaut ko tādu. Nu, tādā ziņā es nezinu neko, neorientējos nekamī. Un, ja runā par to pašu Saules sistēmu, tad ir interesanti, ka tad, kad es skolā mācījos, es biju viens no tiem bērniem, kam, nu, tā kā prāta spējas diezgan advancētas bija. Es zinu, ka citiem tur piekliboja, tur atcerēties, iegaumēt informāciju. Man diezgan labi strādāja. Līdz ar to es arī diezgan labi nu, varēju atcerēties informāciju. Un man pilnīgi iekšēji tā sajūta nāk, ka, nu, tā kā, nu, kas tur ko, cik tur 9 planētas neatcerēties. Bet, lai cik smieklīgi tas nebūtu, ja toreiz man tas viss, nu, tā kā nesagādāja nekādas problēmas, tad šobrīd, gatavojoties šim sarunu ciklam, man liekas, es esmu kādas 3, 4 reizes iegājis Wikipēdijā, lai paskatītos, kas tās bija par planētām, kas tur ir, jo tiešām mums reāli slauka tādu cilvēcisko zināšanu, mums reāli slauka ārā, un Un, ja uz ielas mūs satikt un kaut ko aši par to pajautāt, visticamāk domāt, ka mēs esam tupāks par tupām šajā jautājumā, kā mēs vēl varam kaut kādu sarunu ciklu par to novadīt. Bet, nu jā, tad jūs redzēsiet, kā tas notiek. Kā tas notiek. Jā, Zane pastāstīja arī par to, kā viņai notiek tās sarunas savienojumā. Principā, jā, viņi savienojās ar to enerģiju būtni un nolas to informāciju. Es nedaudz pakomentēšu arī par to, kā man lasās informācija, jo mums tika padota informācija, ka man arī būs kaut kas, man arī būs kaut kāda informācijas nodošanas funkcija, jo parasti iepriekšējos kursos, ko mēs esam darījuši, ir tā, ka
Zāne nodod informāciju, es esmu tā, kas viņu kaut kā strukturēti pasniedz, pēc tam iedod kursu dalībniekiem un kaut kā tā. Un es pati parasti neju savienojumā, bet man ir, nu, tā kā mums ir, man ir tā aizdoma, ka šis ir tas sarunu cikls, kad man arī to vajadzēs darīt. Man, protams, ir satraukums par šo visu, jo es publiski tādas lietas nedaru. Un, viens no iemesliem, kāpēc, jo tāpēc, ka man informācija tiek padota pilnīgi citādāk. Un man ir tā, ka tajā brīdī, kad es savienojos, man parasti vai nu rāda kaut kādas bildītes, klāt tām bildītēm ir sajūtas, un tad tajā brīdī, kad es redzu to bildīti un sajūtu to sajūtu, tad es mēģinu viņu ietērpt vārdos, noformulēt, kas tas ir, lai nodotu tālāk. Jo tāpēc, ka tajā brīdī, kad es savienojos un redzu to bildi un to sajūtu, es saprotu, kas tas ir. Bet, lai to ieliktu vārdos, nu, tas vienmēr priekš manis ir bijis. Tad manā gadījumā, ja es esmu savienojumā, tas izskatās apmēram tā. Tad es vienreiz pasaku to frāzi, tad es vēl otrreiz pārsaku to iepriekšējo frāzi. Un tas tā no malas, ka visticamāk, ka, ja jūs dzirdēsiet, kā Zane dod informāciju ārā, kur citreiz ir tik strauji un ātri, ka tev pēc tam ieraksts ir jāliek palēlinājumā, lai vispār izsakotu līdzi, ko viņi vispār runā, jo viņai ir pat taisno, es nezinu, viņai tā kā pat taisno caur muti viss nāk ārā, tad manā gadījumā ir tā, ka jā, es redzu bildes, man ir sajūtas, un tad es viņus mēģinu ieteikt sajūtu, nu tā kā vārdos, lai nodot tālāk. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es to publiski nedaru, jo man pašai ir tā, nu, tā neumolīga, ka cilvēkiem ir jāgaida, kamēr es tur ieraudzīšu, sajutīšu, sapratīšu, kā to labāk pateikt. Bet vai tas notiks šodien? Nu, man jau liekas, ka tīri varbūt piemēram, tāpat ir jāparāda tiem cilvēkiem. Jā, man atnāca sajūta, ka ir kaut vai tīri piemēram jāparāda, kā tas vispār ir un kā tas var notikt. Jo mēs esam divi ļoti dažādi kanāli. Mums ir ļoti dažādi uztvers kanāli. Mums dažādos veidos nāk informācija. Līdz ar to, tā kā šis ieraksts ir paredzēts arī tiem, kas ar to nekad dzīvē nav saskārušies, un viņi varbūt vispār nav nekāds priekšstats, kā tas ir, tad droši vien, ka man arī būs jāieiet. Un gan jau nebūs tā, ka man neko neparādīs. Tad vienkārši skatīsimies, kas tur būs un kas tur notiksies. Tā kā tā. Tas, man liekas, ir arī tādam ievadam visu. Zani, tev vēl ir kaut kas, ko gribās pateikt? Jā, es gribu pateikt par to, ka arī tiem, kas nekad nav ar kaut ko tādu saskārušies, un viņi ir šitik tālu noklausījušies, un domā, neko nesaprotu, tad es jums gribu pateikt to, ka viss nezināmais jau ir tas, kas paver jaunu skatījumu un kaut kādu jaunu elpu dzīvē, ka nevajag baidīties no nezināmā, ka vajag pamēģināt, jo tikai tā var nonākt pie kaut kā citādāka. Katrs pie sava, bet pie citādāka. Tas ir viens. Un otrs, man arī patīk pētīt, man interesē, kas notiek uz citām planētām, bet man pāri tomēr tā interesē un zināt, kā ārēji, kas tur ir un kā tur ir tā iekšējā vēlme iedot cilvēkiem to citādo, parādīt to citādo, paplašināt cilvēku, lai nav tikai tas, kas pieejams grāmatās jau gadsimtiem ilgi, lai ir kaut kas jauns, lai ir citādāk, lai ir citāds redzējums un tā tālāk. Man tas ir svarīgi. Man liekas, svarīgi to pateikt. Kad mēs tā abas līdzsvarā, viena ļoti priecīga, otra arī priecīga, bet tomēr es gribu iedot tā vēl. Jā. Es zinu, ka tu arī gribi iedot, bet tu esi tik priecīga. Es jūtu, ka tu esi priecīga. Es arī, jā. Jā, nu labi.
Tad, principā, pirmā daļa ir noslēgusies. Kamēr mēs bijām pauzītē, man atnāca vēl divas lietas, ko padalīties, pirms mēs sākam. Un man atnāca tāds piemērs tam, nu, ko es stāstīju par to, kā man nāk informācija, ka man nāk informācija caur bildītēm un sajūtām. Un tie, kas paši ir devušies tādos meditatīvos ceļojumos, viņi jau zina, kā tas ir. Kad ir grūti noformulēt to, ko tu sajūti, tad tiem, kas atkal nav bijušas, man atnāca tāds piemērs, nu, pieņemsim, uh, es domāju, ka ik viens, kas šo te klausās, ir pieredzējis, piemēram, iemīlēšanās sajūtu. Un tad iedomājieties, ja jūs ieietu savienoties meditācijā un jums iedotu iemīlēšanās sajūtu. Un tagad jūs tad sajūtat, jūs tad saprotat, bet kā to izstāstīt otram, un tā kā un tas liekas diezgan nereāli. Vai arī par informāciju, kas man ir nākus bildītais. Es atceros, kad bija ceļojums, kur mēs gājām skatīties un pētīt dažādas dimensijas, un man tās dimensijas parādīja kā vikingu kuģi ar ar tiem aizsargiem, ko viņi tajās cīņās izmanto. Un viņi tur bija salikti tādā strīpiņā, un es to bildi skatos virsū, redzu viņu, kad ir tas garais kuģis un ir tie, es nezinu, kā viņi sauc, tie aizsargi. Un man ir skaidrs, kādas ir dimensijas, kā viņas izpaužās, kas tur notiek. Bet kā man izstāstīt otram cilvēkam, ja tas, ko es redzu, ir bilde ar kuģi un tiem aizsargiem? Tas ir viens, ko es gribēju pateikt, un otrs, es gribēju pakomentēt par jautājumiem. Um, par jautājumiem. Tā kā šo te visu parasti mums vada tie, kas šo te arī sarunu ciklu kūrē, tad parasti jautājums tam, nu, tā kā, ko uzdot, iedod viņi. Tie jautājumi jūs jau droši vien lasījāt tajā pieteikumā, kur redzējāt, kas ir tie jautājumi, kuriem mēs pieskarsimies. Tie ir jautājumi, kas mums ir kanālā iedoti, kas mums ir jāuzdod, jo acīm redzot, tie ir tie, ko viņi augšā saprot, ka tas ir ļoti būtiski, lai cilvēks dzirdētu, saprastu, uzzinātu. Šajā te ievadu sarunā nav paredzēts, ka būs tāds atvērtais mikrofons, ka tagad visi varēs šaut savus jautājumus ārā, bet mums ir vispār šobrīd doma, ka tie, kas nāks uz ciklu, mēs izveidosim arī tādu čatiņu, kur pirms tikšanās reizēm varēs uzdot savus jautājumus. Protams, tā kā, lai nav tā, ka mēs līdz vēlām naktīm sēžam un atbildam uz jautājumiem, ja tur, pieņemsim, ir kādi 20 sasūtīti, mēs viņus saīsināsim, un tad mēs droši vien pirms tikšanās izvēlēsimies kaut kādu atsevišķu jautājumu skaitu, kurus pēc tam atbildēt tajā tikšanās reizē, bet tā kā jā, tāda opcija arī būs uzdot savus jautājumus pēc tam nākamajās sarunās. Tā kā tā. Es redzu, ka Zana jau tur jau ir procesā, tā kā es došu vārdu tev. Ieslēdz ierakstu. Jā, iet. Man jānoskaņojas drusciņi. Jo tā būtne, kas dod informāciju, viņa ir ļoti liela, viņa pakāpeniski nāk.
uzdot pirmo jautājumu, lai es varu noskaņoties tālāk. Kas ir Saules sistēma? Saules sistēma ir objektu kopums, kas savā starpā miedarbojas un veido kopīgu fizisku un enerģētisku lauku. Cilvēki šos objektus sauc par planētām, zvaigznēm, par planētu pavadoņiem, par asteroīdiem un meteoroīdiem. Mēs tos vienkārši saucam par objektu kopumu, kas savā starpā veido miedarbību plašajā visuma telpā, saistīti, vienoti objekti, kas viens otru ietekmē un viens otram piederas. Un savā piederībā ir neatdalāmi. Ja izbeidzas viens, tad izbeidzas visi. Tas, ko cilvēki sauc un zina par Saules sistēmu, ir tikai neliela daļa. Šajā sistēmā ir ļoti daudz vēl nezināmā, bet šajā sarunu ciklu ietvarā runāsim par to, ko zemes iedzīvotājs jau zina, lai šīm zināšanām piešķirtu citu vērtību, citu redzējumu, vairāk patiesības un plašuma. Vai es atbildēju? Jā. Nākamo. Mhm. Kāda ir Saules sistēmas loma visumā? Ja skatās visuma mērogā, tad Saules sistēmas loma ir vairāk vai mazāk tikpat nozīmīga kā citu līdzīgu objektu loma. Par tādu dziļāku lomu varētu teikt, ka tas veido veselumu, kopību, veido enerģētiskos laukus, kas arī ir viens ar otru miedarbībā, bet attiecīgi esot kādas sistēmas planētas iedzīvotājam šo cito objektu miedarbību neizjūt. Neizjūt tādā veidā, ka varētu no tā saņemt ietekmi, jo, ja mēs esam ielikti kaut kādā vienā sistēmā, mēs nevaram redzēt ārpus šīs sistēmas, kamēr šeit atrodamies. Un kaut kādā ziņā šis ir arī šo sarunu mērķis, jo mēs tie, kas ir šeit uz Zemes, esam ielikti Zemes sistēmā un domājam plakani, bet mērķis ir domāt apaļi. Un, lai runātu tālāk, vispirms ir jāapgūst tas, kur esam mēs, un apgūstot to, var arī dziļāk papētīt par to, kāda tad ir Saules sistēmas loma
visā plašajā visumā un vēl tālāk, kur tas sniedzas. Nevaru visu likt vienā maisā, jo tad nevis rodas skaidrība, bet sarežģījums. Es atbildēju. Jā. Kāda ir Saules sistēmas loma attiecībā pret Zemi? Saules sistēma Zemei uztur enerģētisko strāvojumu, enerģētisko tādu kā bloku. Zeme un Saules sistēma veido tādu kā, es negribētu teikt plīvuru, bet slāni apkārt, par kuru mēs tālāk netiekam, bet tur tālāk ir. Atkārto jautājumu. Kāda ir Saules sistēmas loma attiecībā pret Zemi? Ja man atkārto, kad uzturēt to enerģētisko slāni. Labi. Un kāda ir Saules sistēmas loma attiecībā pret Zemes iedzīvotājiem? Kaut, kaut kādā ziņā šīs enerģijas ir tās, kas padara iespējamību šeit būt un apdzīvot tādām miesām, kā ir mums. Tur ir tā pielāgots un salāgot, lai tieši šādas miesas, kā piemīt mums, varētu šeit uzturēties. Kā arī planētu un zvaigžņu enerģijas, ko tās izstaro, tās spēj ietekmēt cilvēku tādā kā mentālā, emocionālā plānā. Fiziskā arī, bet fiziskā tas ir nu, ļoti tā vienkāršoti, kad jā, mēs varam apdegt saulē, un saule jau ir negluži planēta, tas ir cits veidojums. Cilvēku ietekmē ne tikai Saules sistēmas planētas, bet ļoti ietekmē arī šīs starpenerģijas. Bet tas jau ir cits stāsts. Ietekmēt var uzvedību, noskaņu, to, kādas zināšanas nāk klāt uz zemes, kādas zināšanas izdziest, attīstību kaut kādā ziņā. Es atbildēju? Jā. Labi. Kāpēc cilvēkam ir svarīgi izzināt un izprast Saules sistēmu no citas puses, ne tikai tās, ko ir izpētījuši zinātnieki? Un svarīgākais un būtiskākais ir tāpēc, lai cilvēks pārstātu domāt plakani. Cilvēkam lielākoties ir doma tāda, es esmu šeit uz zemes, un Saules sistēma ir tur, kaut kur, kas man nav sasniedzams, aizsniedzams. To var izzināt, izpētīt tikai zinātnieki vai tie, kas var aizbraukt kosmosā. Bet būtiski ir saprast to, ka mēs šeit uz zemes, ar visu zemi, esam Saules sistēmas daļa, būtiska daļa.
Saules sistēma ir radīta Zemē. Mēs ar visu šo sistēmu peldam tai visumā. Mēs neesam kaut kur nolikti uz plaukta no malas vērotāja. Un ielaižot sevī aizvien dziļāk šo domu un izprotot katru planētu atsevišķi, cilvēks pārstāja domāt plakani, pārstāja domāt, kā jūs cilvēki sakat, 3D, bet iet jau 4, 5D. Ieraugu likumsakarības, kopsakarības, redz ne tikai kartiņu, bet arī kartiņai otru pusi. Un tas ir svarīgi, lai varētu paplašināt savu apziņu un noņemt sevi nost no prāta sistēmas, kas neļauj redzēt tālāk tik, cik kāds grib, lai mēs redzam. Un tas ir vērtīgi ne tikai tāpēc, ka tas ir interesanti vai lai es spētu dzīvē kaut ko ieraudzīt, bet tas iedod citu sajūtu par dzīvi, citu vērtību par dzīvi. Jo tu saproti, ka tu neesi iespundēts kastē, tu neesi iespundēts miesā, tu esi kaut kā liela daļa, kopīga, neatdalāma. Atkārto jautājumu. Kāpēc cilvēkiem ir svarīgi izzināt un izprast Saules sistēmu no citas puses? Kopsavilkums par to, ko es teicu iepriekš, ir paplašināta apziņa, jo paplašinātā apziņā var ienākt no šīs Saules sistēmas jaunas idejas, jaunas domas, apējot to kolektīvo prātu, kas šim gadsimtam ir jau nolietojies, vajag citādāk. Un ja ik viens, ik katrs sāks kaut nedaudz domāt citādāk, darīt citādāk, just citādāk, tad tas kopums spēs augt un mainīties? Es atbildēju. Jā. Ko šādas informācijas zināšana un izprašana var dot cilvēkam? Ja runā tieši par tādu cilvēcisku dzīvi, kas mums ir jādzīvo ar dažādiem notikumiem, un lai iegūtu pieredzi, saukt un attīstītos, tas dzīvi var padarīt vienkāršāku, ne tik sarežģītu, jo viss tas, ko mēs nezinām vai saprotam pa vecam, sarežģīja mūsu dzīvi. Tas var dot jaunus impulsus gan domāšanā, gan sajūtās, gan redzējumā, gan izpausmēs. Tas var iedot instrumentu, kā tad man šeit uz zemes esot fiziski miedarboties ar to, ko šī Saules sistēma ar savām planētām spēj man dot. Miedarbība, enerģijas, pielietojums. Un tas viss nāk kā puzules gabaliņi, liekot kopā vienu veselu bildīti, ko sauc par Saules sistēmu. Es atbildēju. Vai ir vēl kaut kas, ko mums šobrīd būtu svarīgi zināt? Jums jāzina ir tas, ka katrs pats individuāli ir noteicējis tam, cik ļoti ļaus plesties savai apziņai. Nevienam ar varu netiks plesta apziņa, jo apziņas paplašinājums nes sev līdzi to, ka viņā vajag arī integrēt jauno un rīkoties un dzīvot, redzēt, dzirdēt, darīt citādāk, jo ja mums kaut ko paplašina un atstāja tukšu, tas ir liekas smagums un neizpratne, tāpēc katram tas ir individuāli paplašams tik, cik katrs ir atvērts tam, ka viņu paplašina viņa apziņā, tam, ka viņa dzīve var būt citādāka, izprotot, kā cilvēks teikt, tādu kosmisku lietu. Nu, ko tas man dos, ka es zināšu? Apziņu, apzinātību, virzīties apzināti, dzīvot apzināti, paplašināti. Būt citādāk, harmoniskāk. Vai ir vēl kaut kas?
Ja vien tu man neko nejautās, šeit tas ir viss. Mhm. Labi, paldies. Es varu nākt atpakaļ. Jā, Es pateicos, pateicos. Nav tik vienkārši atnākt atpakaļ, jo man tāds sajūta, ka viņa ir saugus ar mani. Labi, paldies. kaut kāds komentārs, sajūtas. Sajūtas ir ļoti labas, lielas. Es neesmu līdz galam vēl atdalījusies. Man ir vienkārša sajūta tāda, ka viss ir vienkārši. Ka šeit uz zemes daudz kas ir sarežģīts, lai būtu ko risināt. Kad arī cilvēks pats daudz reižu savā dzīvē kaut ko sarežģīja, lai nepaliktu garlaicīgi un būtu ko risināt. Bet ir taču ko darīt. Var darīt plašāks un vēl interesantāks un aizraujošākas lietas, kā risināt kaut kādas tādas 100 reizes jau atrisinātas lietas, kuras varbūt pat vairs nebūtu jāņem vērā. Bet ļoti plaša sajūta ir, jo manī vēl joprojām ir tā sajūta, ka es esmu kā kopums, ka es nevis stāvu uz zemes un domāju, tur kaut kur augšā kaut kas, bet es kopā ar visu nedaudz griežos, jo zeme griežas, nedaudz peldu, slīdu, priekš cilvēka nemanāmi, bet ir virzība, ir kustība, pat tad, ja es pati sēdētu kā vienkārši sēdētu. Man gribas pat teikt, ka, ja es tagad ieraudzītu video, kur pātrinājumā ir rādīts, kā saule lec un riet, tad man, ka es līdzi tai aizplūstu. Vajag tāda interesanta un forša sajūta. Varētu jums iedot, es nezinu kā. To es neprotu. Tu gribēji vēl kaut ko teikt? Es gribēju jautāt, vai tu jau noskaņojusies esi? Nē, Vai, labi, tad mazāk es, es par to domāšu, jo labāk. bet es sev mikrofonu tad slēdzu ārā. Nē, nu ja man vajadzēs ar tevi parunāt, tad tev jārunā pretī. Labi. Ai, ok. Man būs vieglāk, ja es uzreiz pakomentēšu, kas notiek, jo es savienojos sākumā ar sevi, uh, savu sirds telpu, tad zemi. Un tad, kad es mēģināju izelpot augšā, tad man uzšāva tā kā gaisā, tā kā tāda raķete, un man liekas, ka man vēl joprojām tur lidina gaisā.
Uzdod kaut kādu jautājumu. Ne tos, kas ir rakstīts, bet par to raķeti. Uz kurien tu lido ar to raķeti? Es nevis lidoju ar raķeti, bet es esmu tā raķete, kas tur lido. Uz kurien tu virzies? Nu, principā es uzlaižos augšā un tad es krītu tā kā lejā. Nu, tā kā, tas būtu tā kā bumbiņa, pamest augšā, kaut kā trajektorija uziet augšā un tad krīt lejā. Bet es pagaidām nevaru noķert failu, ko man ar to grib pateikt. Pats man ir, tas ir, man vienkārši tāds prāts grib strīdēties pretī tām, kas man nāk šobrīd. Man tā nāk tā sajūta, ka tā ir pilnīga un totāla ilūzija par to, ka kādam liekas, ka kādas raķetes ir aizlidojušas kosmosā. Nu, tā kā uz mēnesis vai vēl kaut kur. Un pilnīgi nāk tā sajūta, ka tas ir. Man pat nāk, pat gribētos tā kā nolamāties. Tā sajūta nāk, ka tas ir. Gribas pilnīgi teikt, cilvēki attopieties. Jūs tiešām domājat, ka tās raķetes iet kosmosā uz citām planētām? Nu, tā kā nu, uz mēnesi. Es vēl joprojām neesmu lietas kursā, cik tālu ir līdz Marsam tikts vai nav tikts. Diez vai. Nu, bet ko man ar to grib pateikt? Uzdod tu kādu jautājumu. Kādi jautājumi? Uz kurien tad cilvēks ir aizlidojis, kas tā ir pa vietu? Jo viņam jau šķiet, ka viņš ir aizlidojis kaut kur. Kā lai es to pasaku, to, kas nāk? Man, zini, Mēs esam atvērti jaunai informācijai, tāpēc esam šeit. tie, kas šos ceļojumus organizē, viņi zina, ka tās raķetes nekur nav aizlidojušas. Par to vienkārši netiek teikts cilvēkiem. Es nezinu, man iekšā, zina, kādā sajūta ir tāda, nu, pilnīgi gribētos iepļaukāt cilvēks, nu, tā kā cilvēki attopieties. Jums tā kā attopieties. Tas ir Kāpēc viņiem vajag tā mānīties? viens sapnis, tas ir. Lai cilvēkos radītu to ilūziju par to, ka viņi tā kā tehnoloģiski virzās uz priekšu un attīstās. Um, Lai cilvēki domātu, kāpēc. Ja cilvēki domā, ka mēs ejam attīstības virzienā, tad viņi tic tiem, kas, nu, tā kā viņos rodās šī ticības sajūta tam, nu, tā kā, ka viņu nākotne ir tā kā labākās rokās, drošākās rokās, kad, nu, ka viss iet uz priekšu.
Ja ir kaut kas, ko mēs tagad nezinām, tad ar laiku mēs atklāsim. Ja šobrīd mēs vēl neesam aizceļojuši kaut kur, tad ar laiku mēs aizceļosim. Ja tā kā uzzināsim, ievāksim vairāk informāciju un tā tālāk, zinātne attīstās, tehnoloģijas attīstās un nu, tā kā, jā, tas viss attīstās, bet man ir tā sajūta, ka ir cilvēki, noteikta sabiedrības daļa, kas arī iet un virzās uz priekšu un attīstās un saprot ar vien vairāk un uzzina ar vien vairāk, bet jo viņi vairāk uzzina un jo viņi vairāk saprot, jo viņi vairāk saprot to, ka priekš viņiem nav izdevīgi to, ka nu, tā kā nu, tā kā lielākā sabiedrības daļa arī to zina. Un kāpēc nav izdevīgi? Jo tāpēc, ka tad, ja pārējā sabiedrības daļa zinās to, ko zina tie daži, tad viņi vairs nebūs gatavi tā kā, nu, tā kā pakļauties tai sistēmai, pakļauties tai vadībai no tiem, kas zina vairāk. Un patiesībā tik stulbi sajūta iekšā par šo. Nāk tev vēl kaut kāds jautājums? Tādā īsumā to, ko tu teici, tas būtu tā, ka tie gudrie zinošie vai kas par tādiem iztaisās, tādā veidā kaut kā var kontrolēt citus, ieliekot kaut kādā ilūziju rāmī par to, ka ir tā un ne citādāk. Nu, jā, viņi tādā veidā tur to savu kontrols mehānismu, varas mehānismu savās rokās, jo, jā, tas pie aitas rāda. Nu, aitu bars ir vadāms bars. Ja katra aita sāks domāt par sevi, nu, tas, nu, tad to vairs nevarēs izkontrolēt. Tas būs neiespējami izkontrolēt. Cilvēkam šobrīd vispār nav tādas tehnoloģijas, ar ko var aizdoties kaut kur, vienalga uz kādu planētu. Tā sanāk. Nu, man nav sajūta, ka būtu. Ir mēģinājumi, ir kaut kādi, šitas te čalis, kas tur tās savus raķetes šauj, Ilons Masks laikam. Nu, viņš mēģina, cenšas, bet vai ir kaut kāds taustāms reāls rezultāts, man iekšā šobrīd nav sajūta, ka tā ir. Es tev izteikšu apgalvojumu, tu varētu pateikt, tā ir vai nē. Cilvēks nespēja tādu tehnoloģiju izdomāt, tāpēc, ka dzīvo tā kā zemes sistēmas prātā un nedod vietu tam paplašinājumam, apziņas paplašinājumam, lai tās zināšanas varētu ienākt. Tā ir vai tā nav? Atkārto vēl, Tā kā tie, kas ir uz zemes, pat tie, kas sev sauc par gudriem, zinošiem, viņi šā kā tā ir piesaistīti tam zemes prāta laukam, kurā nav vietas šīm zināšanām. jā, Jo un man rāda to vīrieti. Ilons Masks, man laikam, sauc. Kāds var ierakstīt čatiņā, tu pasaki, vai tā ir, vai tā nav, vai es pareizo vārdu sauc, vai nē. Man rāda par viņu, ka viņš patiesībā ir uz robežas, lai nonāktu tādā paplašinājumā, lai viņš to varētu izdarīt. Bet
tieši arī kaut kādu tīri cilvēcisku iemeslu dēļ, vai tāpēc, ka viņam vēl kaut kas ir jāizstrādā savā ego vai kaut kur, viņi nav gatavi viņam šobrīd iedot to paplašinājumu, jo ja viņam iedos to paplašinājumu un viņš izdarīs to, ko viņš šobrīd grib izdarīt, visticamāk viņš, nu, sataisīs baigo bardaku. Bet viņam ir potenciāls izdarīt to, ko viņš plāno darīt. Bet, lai viņš līdz tam nonāktu, viņam ir bišķiņa ar sevi jāpastrādā. Bišķiņa jānoņem kaut kā bišķiņa ego, tā kā jāpašķīdina, jāpakārto. Nu, viņam iekšā, viņam ir kaut kādas tādas lietas, nu, viņš jau tāpat tādā zemes līmenī ir diezgan, nu, tā kā neaizskarams cilvēks, ja tā var teikt, bet tā sajūta nāk tāda, ka, nu jā, viņam ir uz robežas šobrīd tā kā dot to instrumentu vai nedot, nu tā kā to paplašinājumu vai nedot, jo viņš vēl nav gatavs. Bet viņš ir viens no tiem potenciāli cilvēkiem, kurš varētu būt gatavs kaut kādu noteiktā laika posmā laikā. Es varu iekomentēt, ja drīkst. Jā, ar nosacījumu, ka viņš izdarīs to savu iekšējo darbu, ko viņam vajag izdarīt ar sevi. Jā, iekomentēt. Viņam šobrīd nav pareizie mērķi, tāpēc viņam nedod. Tas ir viens. Un otrs, nesanāk līdz galam tāpēc, un tas ir gan par raķetēm, bet vispār par jaunām lietām radīšanu, jo viņas mēģina izveidot vai darīt balstoties uz vecu informāciju, bet tā vecā informācija jau sākotnēji ir ar kļūdu, un uz kļūdainu informāciju nevar izveidot kaut ko, kas darbojās. Tas ir gan par raķetēm, gan vispār. Ja mēs uz kaut ko vecu, kas nedarbojas, cenšamies izveidot kaut ko jaunu, kas darbosies, tas tā nestrādā. Tur ir vajadzīga cita pieeja jau no tā kā nulles. Tā ir tā mana sajūta, ko man vēl dod klāt tam, ko tu stāsti. Paldies. Pajautā, kāpēc man šito visu rāda. Tāds Kāpēc, galīgs šodienas nodoms. kāpēc tev to visu rāda šobrīd? Lai tiem cilvēkiem, kas šo klausīsies, liktu aizdomāties par to, kas patiesībā apkārt notiek. Un šeit nav stāsts par to, ka jums tagad ir nu, tā kā aklām vistām vai kā šim aitu baram tagad jāskrien un jātic mums, ka mēs jums iedavām tieši to precīzo, pareizo informāciju un ka tagad mūs visus mēģina apčakarēt un vēl kaut kā. Nē, tas nav šī saruna cikla nodoms. Tas nodoms ir iedot jums vielu pārdomām, tā kā varbūt nedaudz iesēt to šaubu tajā, kas notiek, bet nevis ar tādu domu, lai tagad jūs samulsinātu un jūs vairs nesaprast, kam var ticēt, kam nevar ticēt. Tas ir vairāk ar tādu domu, ka tas jums palīdzēs vairāk izvērtēt, sajust, saprast, kas tad ir taisnība un kas nav taisnība. Jo, ja jūs tā akli sāksiet ticēt tai informācijai, ko mēs padodam, tādā gadījumā
jebkura informācija, vai mūsu informācija, vai kaut kas, kas ir grāmatā aizlasīts, vai kaut kas, ko ziņās rāda, vai vēl kaut kur. Nav svarīgi, no kuras puses nāk informācija, bet cilvēkam ir jāiemācās filtrēt to, ko viņam dod, un pašam izvērtēt caur savu iekšējo tā kā kompasu, kas ir un kas nav. Un tas ir viens no šī sarunu cikla tā kā arī uzdevumiem rosināt jūs pašus domāt, lai jūs nekļūtu par šīm te vadāmajām aitām, aitu barā, uz tā kopējā fona. Ir vēl kaut kāds iemesls, kāpēc man šito dod. Un tas, laikam, bija galvenais, jā. Paprast, vai Vai, ir vēl kaut kas, ko man jānodod cilvēkiem? Vai ir kaut vai kas, ir vēl kaut kas, kas tev jānodod šodien cilvēkiem? sekojiet savam iekšējam kompasam, savai iekšējai sajūtai, arī visi tie, kuriem liekas, ka sajūtas un emocijas tas jau tāds, nu, tā kā pasaulē, kurā mēs esam pieraduši vadīties pēc uh, kaut kādām prāta konstrukcijām, varbūt tas liekas tagad, nu, tā kā mm, nu, nereāli, kā tas ir savai iekšējai sajūtai, ko tas nozīmē, kā tas vispār izpaužās. Bet principā jums ir jābūt kaut kādai, jebkura informācija, kas tiek padota, ir vai nu jūsos iekšā rodās tā sajūta, vienalga, vai jūs to informāciju zinat vai nezinat, bet iekšēji parasti rodās vai nu sajūta par to, ka jā, man jau tā likās, ka tas ir tā. Varbūt jūs to paši saviem vārdiem nebijāt noformulējuši, ka tas tā ir. Varbūt jūs pat nebijāt par to jautājumu domājuši, bet ja jūsos iekšā ir sajūta, jā, tas tiešām tā varētu būt. Tas, nu, tā kā apskatoties uz to, kas apkārt notiek, tas tiešām liekas loģiski, ka tas tā varētu būt. Tajā brīdī, ja jums ir šāda veida sajūta, tas nozīmē, ka priekš, nu, tā kā jums tas nozīmē jā. Ja jūsos izdzirdot kaut kādu informāciju, nu, kaut vai to pašu informāciju, ko es tikko iedevu, un jūs tagad sēžat un iekšā jums pilnīgi šaujās un vārās dusmas, kur Sandra var šitā muldēt, kas tie, nu, kas, nu, ka, man gribas rupjām vārdiem teikt, bet nu, tā kā, kas tas par sviestu, ko viņi te tagad runā? Nu, tajā brīdī, ja jums šobrīd rodās tāda sajūta, tad visticamāk, jūs neesat tas cilvēks, kuram šis sarunu cikls ir priekš jums. Jo, ja tas jūs iekšēji plosa, ārda un nu, pilnīgi purina no visām pusēm, tad acīm redzot, šis nav priekš jums. Šo jums nevajag dzirdēt. Šeit jums nevajag. Varbūt jums ir kaut kāds cits iemesls, kāpēc jūs gribat nākt, bet principā tad jūs balstoties uz savu iekšējo sajūtu varat saprast, ka šis nav. Šobrīd šis nav. Varbūt arī nekad nebūs. Un varbūt arī nevajag. Lai Sandra un Zana ar saviem, nu, es nezinu, man nāk iekšā šitādi. Vai nu es šobrīd tādu sajūtu lauku tiem cilvēkiem, kas šo te ar skepsi skatās, bet man pilnīgi iekšā tā kā plēš šo te cilvēku sajūtu liek iekšā, kad
lai tā Sandra ar Zani iet un vāc tās savus sektas un dara to, ko viņas tur dara, ja viņām tā patīk, un vēl uz to nopelnīs, un vēl kaut kā, un pilnīgi man šitādu sajūtu dod ārā. Nu, tad viennozīmīgi tie nav tie cilvēki, kuriem šeit ir jābūt. Bet, ja iekšā šo te informāciju klausoties, jums bija tā sajūta, ka, jā, šis liekas interesanti, vai jā, man jau bija aizdoms, ka kaut kas nav, varbūt nav tā, kā viņas tagad saka, bet kaut kas nav līdz galam. Tad šeit iespējams jūs dabūsiet kaut kādu pavadienu vai kaut kādu puzles gabaliņu tam, kā tas izskatās tajā jūsu, tajā tā kā jūsu kaut kādā mehānismā nāk kaut kāds jūsu sapratnes mehānisms, kaut kas tāds. Un jā, un principā šo te visu man šobrīd dod kā tādu piemēru, kā cilvēks spēj šķirot informāciju, lai viņš spēj izšķirot, kas ir viņam, kas nav viņam. Jo tieši tāpēc, kad mēs esam tik daudz dažādu cilvēku ar dažādiem uzskatiem, dažādiem viedokļiem, dažādiem sapratnes līmeņiem, tieši tas šo te pasauli, ko mēs saucam par Zemi, padara par ļoti produktīvu vietu, kur augt, jo saliekot kopā divus dažādus uzskatus, viedokļus, sapratnes, kaut no viņiem kaut kam, nu, tā kā kādam no viņiem varbūt kaut kas nobrucinās, pavarās citādāk, kāds paliek varbūt savā pārliecībā, ka viņam ir tā, kā ir, bet notiek kaut kāds, vai varbūt tieši tam otram tieši stiprinās pārliecību, ka tas, kā es domāju, tā ir pareizi, un ka tas veicina mūsu pašu kā cilvēku izaugsmi, attīstību un virzību uz priekšu. Tieši šī miedarbība ar cilvēkiem, kas domā citādāk, atšķirīgāk nekā mēs. Tā kā tā. Tas laikam arī viss. Ir tev vēl kāds jautājums? Nē, Labi. Tad no manas puses viss. Paldies, 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 paldies. es gribu vēl pateikt vienu frāzi, kad, ko man visu laiku galvā saka, ka katrs cilvēks pats rada savu realitāti, katrs pats rada savu patiesību, uh, atkarībā no tā, ko viņš pieņem vai nepieņem. Bet ļoti būtiski, un šeit nav runa tikai par to, ko mēs šeit runājam, bet vispār dzīvē tāds padoms, ka, ja jūs gribat būt tuvāk savai realitātei un savai patiesībai, tad ar dažādiem paņēmieniem, kuri jums ir saprotami, uztverami, atkabināt sevi no tā kopējā, visi dara tā, visi domā tā. Jo tas ir vienkāršākais veids, kā dzīvot, un tas ir arī vienkāršākais veids, kā ievest sevi strupceļā, it sevišķi šajā laikā, kad šeit uz zemes mums ir daudz lielāka brīvības izvēle, ko, kā un kur pieredzēt. Viss vairs nav tik stingri kalts, jo laiki ir citi un zeme ir cita. Zeme aug, cilvēks slinko. Paldies! Arī Nu, kosmonauti. man nav tāda, man šobrīd, ja man parasti aizejot ceļojumos, ir baigais tāds, es uzzināju, cik interesanti, tad šobrīd man ir pilnīgi citādāk sajūta, jo zini kā? Es sajūtu visus tos cilvēkus, kas šito klausīsies, un es viņiem, nu, ietrāpīju pa ļoti sāpīgām pogām. Bet Es tas arī nāk par labu, jo
trāpot kādam pa sāpīgām pogām, cilvēkam nākas sevi noturēt pie savas patiesības, un galvenais jau dzīvē ir, lai ir pie sava, lai arī kas tas būtu. Vēlreiz nāksies sev izstāstīt to, ka man ir tā, un tas ir labi, tas ir viss kārtībā. Jā. Un reizēm tur, kur kaut kas to sajūt, ko tu stāstīji, kur kaut kas lūst, tad tajā vietā var kaut kas jauns izdīgt. Varbūt tas nebūs šajā tēmā, bet kaut kur citur, jebkurā gadījumā noderīgi. Jo, ja mēs būtu iekšēji kā zeme, kas plaisā, tad, kad mums ir pretestība, tad tajās plaisās var uzdīgt kaut kas. Vajag tikai, kā saka, iegūt īsto vietu, kur kaut ko uzņemt, lai var sākt augt. Jā. Vēl liekas, šis ir pašā, bet es vienkārši jūtu, es jau jūtu, uz ko ir jāgatavojas. Mēs esam palaidušas kaut kādā ziņā izšāvušas uguni pašas uz sevīm, izsaukušas. Es tā nejūtos, es vēl joprojām jūtos tā, ka es tiem, kas ir gatava, spēšu iedot interesantu, izzinošu, praktisku, vērtīgu informāciju, lai paplašinātu savu apziņu. Jau nepateicu neko tādu. Labi, varbūt Es jau vēl vienkārši. nezinu, ko es pateikšu uz priekšu, bet, lai arī ko es pateiktu, es ticu sev, es ticu tas, kas man nāk, un es pieņemu to, ka drīkst būt cilvēki, kas man netic un negrib mani dzirdēt. Un es ar to esmu mierā, jo pārliecināt es nevienu negribu. Nezinu, kas tas ir, kas ar mani runājot, tā neesmu es. Tas ir kaut kas cits. Es pilnīgi jūtu, ka man balss vibrē savādāk. Kas tas ir? Kas runā? Nezinu, neteikt. Par Labi. ko? Mēs gribējām bišķiņ pastāstīt par pašu ciklu, bet man vajag nomierināties. Citādi es jūtos pārskaitusies, iekšēji man pūrina ārā. Es vēl joprojām, tagad man vajag bišķiņ atslābināties, tad es varu. Man nācās kārtīgi izpurināties, izvingroties, lai dabūtu to visu ārā, un es tā pie sevis tā domāju, kāpēc šitādas informācijas tagad var, nu tā vienkārši, tagad parunāsim par savu sarunu ciklu, ko mēs te plānojam augstā un tā un šitā. Man pilnīgi liekas, ka kā var pēc tā kaut kā tagad pārslēgties uz kaut ko citu, bet ļoti interesanti. Redzēs, kurš tas viss aizvadīs. Varbūt es tikšu pie saviem pirmajiem heiteriem ar šito video. Ai. Man atkal iestājās ļoti liels miers, tāpēc, ka man tā iekšējā sajūta ir, ka tu neko jaunu nepateici. Kad tā jau arī ir. Tā ir, no ko darīt, tāpēc tagad tu pārdzīvot, Man, man patīk tavs miers. ko, nu, nav bijis. Kādreiz aizbraukt, varēs pastāstīt, kā tu tur ir, ja tiks uz īstajām. Tik Tas arī vēl jautājums, kur aizbrauks un vai mājās atbrauks. Jā. Man liekas, jautājumu šobrīd ir vairāk nekā vajag, bet nu labi. Nu ko tad tālāk saruna cikls, ja? Kāpēc mēs te vispār atnācām? Tātad šī ir ievada saruna mūsu sarunu ciklam, kas principā ir paredzēts, ka sāksies 13. augustā. Un par ko tas būs? Jūs jau apmēram sajūtāt, nojautāt, bet šoreiz bija tāda
principā par ko tas būs? Tas būs par Saules sistēmu, par Saules sistēmas planētām, Mēnesi, Sauli pašu. Un tātad kop, objektiem, kā mums teica, par šo te objektu sistēmu. Un mums ir padota informācija, kas ir tās, kam mēs iesim cauri. Tās tā tad ir 8 planētas, kas ir Saules sistēmā. 9. ir Plutons, jo cik es pareizi saprotu, tad viņi tur laikam ir izslēgti no planētu pulciņa. To man Zana teica. Jo tad, kad es mācījos, man liekas, man stāv prātā, ka bija 9 planētas, tad tagad ir 8. Bet Plutons arī būs mūsu sarakstā. Iesim, skatīsimies informāciju arī par pašu Zemi. Jo arī tur ir acīm redzot kaut kāda informācija, kas cilvēkiem ir jāzina saistībā ar to, ka mēs esam šeit uz šīs te zemes. Tā tad būs jau par Mēnesi kā zemes pavadoni un Sauli kā šo te vispār centrālo objektu tajā visā. Ja tas ir centrālais objekts. Jā, Zane? Un man pie zemes iekomentēja, cilvēkiem būtu vērtīgi zināt, kā tad šī bumba, uz kuru mēs dzīvojām, radās. Jo tas daudz ko izskaidrot. Nu, rekā. Ak, Dievs, es jau nevaru sagaidīt. Gribu zināt, kā radās šo versiju. Neskaitot tās, ko ir citi stāstījuši. Tu vēl kaut ko teiksi? Nē, Un, principā, jā, kopā es saskaitīju, tā tad ir 11 objekti, kuriem mēs iesim cauri. Tātad tās būs 11 tikšanās reizes, 11 sarunas. Un secība, nu tā kā kas ir tās planētas? Speciāli mēģināju atcerēties, iemācījos priekš šī te visu, lai vismaz kaut ko es zinu par Saules sistēmu. Tātad pati Saule, Merkūrs, Venēra, Zeme, Mēnesis, Mars, Jupiters, Saturns, Urāns, Neptūns, nepierakstīt. Plutons. Labi, tik daudz es esmu iemācījusies, pantiņas esmu noskaitījis, man pat nebija pierakstīts priekšā. Tā kā katra tikšanās reize būs par kādu no šiem te objektiem, un secību droši vien mums pakomentēs laika gaitā, kādai secībai ir jābūt, jo šobrīd mēs nezinām, kādā secībā. Es pieļauju, ka mēs Mēs sāksim ar Zemi, Ah, tad Mēnesi, tad Sauli un tālāk es nezinu. ah, Jāpieraksta. es atcerēšos. Šādas Labi. lietas atceros. Es nē. Es tāds nelabas drošības pēc pierakstīšu. Zeme, Mēnesis, Saule, ja. Mhm. Tātad 3 sarunas jau mums ir zināmas. Un katru reizi, nu, tā kā viens ir tas, ka mums iedos jautājums atkal, ko uzdot par par šiem objektiem. Man tad gribas viņus saukt par objektiem. Un būs arī tā, ka būs tā iespēja, kā mēs runājam, uzdot arī jautājumus no malas, bet nevis tā, ka uz vietas, jo tāpēc, ka citreiz ir tā, ka mēs vienkārši esam bijuši tādu cilvēku pulciņā, kur, ja uzdot, nu tā kā es esmu diezgan pārliecināts, ja jums dod brīvo mikrofonu un pēc tās informācijas, ko es nu, tā kā pasniedzu, visticamāk, būtu jau radušies vēl 10, 15 papildus jautājumi, kas, kur, kā, kāpēc, kā tas var būt. Tad līdz ar to tīri aiz tā, lai mēs varam tā saorganizēties kaut kā kompaktāk, tad mēs atbildēsim arī uz dalībnieku jautājumiem, bet tie būs visticamāk tādi apkopoti jautājumi, ja? Kā tu teici to piemēru? Nu jā, ja cilvēki katrs ierakstīs tos savus 3, 4 jautājumus, kas ir visticamāk, kādi jautājumi atkārtosies, un tad sajutīsim tādu kopiņu ar jautājumiem, uz ko atbildot, ik katra vēlme zināt būtu apmierināta. Jā.
Es kamēr neaizmirstu, gribu pateikt, ka tad sanāk, ka šīs sarunas sastāvēs no divām daļām. Būs tā saucamā paplašinošā daļa, tā izzinoši informatīvā, nu tā kā praktiskā daļa, un tad būs tā izklaidējošā, kā piemēram, vai uz Marsa ir dzīvība, Jā, vai ja tagad nav, vai kādreiz bija, un ja nu bija, ko tad? jā. Vai būs ietekmē? Nē, Jau atbildēja. nezinu, man ir šausmīgi jautri. Es Labi. nevaru sagaidīt pirmo nodarbību. Jā, es gribu dzirdēt zemes stāstu. Jā. Vai uz Zemes ir dzīvība? To mēs atbildēsim pirmajā nodarbībā. Es jokojos, man vienkārši ļoti labs noskaņojums. Man radās jau labāks jautājums. Nu, Vai cilvēks ir vienīgā saprātīgā būtne uz Zemes? nē, Jā, es zinu, jā. To tik tālu jau es arī sapratu, bet tas ir jā. ir saprātīgāks. Tas jau ir interesantāk, vai ne? Mēs jau sapratām, ka liela daļa cilvēku vispār, ja iet kā tāds aitu bariņš, tad droši vien ir kāds, kas to bariņu gana. Droši vien, ka tas tā ir. Tūlīt būs kāda pērle no zarnas ārā. Nē, es neko. Es par to aitu bariņu. Tas jau, zinām, bija laiki, ka tas nebija slikti. Bet tagad cilvēks ir citādāks, zeme ir citādāk. Tas ir jāpārstāj, lai kaut kas mainītos. Tas aitu bariņš nav kā apvainojums. Tas ir kā, nu, ja es gadsimtiem ilgi esmu dzērus, nezinu, no krūzes, un tagad pateikt, ka jādzer ir no kaut ko cita, bet es spītīgi turētos pie krūzes, tad nu, kaut kā tā. Mm. Jo ir jau ērti tā, ir ērti tā būt. Negribas iziet no tā komforta, bet jāiet. Nu, vismaz man. Īstenībā jau, ja tā padomā, tas pats piemērs par tām aitām, ja? Bet tas jau ir kā, nu, principā priekš aitām, tas ir viņu izdzīvošanas mehānisms. Tā kā priekš viņām tas ir, tas ir ļoti labs mehānisms, un acīm redzot, cilvēku kaut kādā evolūcijas posmā viņiem arī ir bijis, nu, tā kā būtiski, ka viņi ir pieredzi šo te pieredzi šādā veidā. Baros, jā. Es vēl par aitām gribu piebilst, ka aitas nav stulbi dzīvnieki. Aitas ir gudri dzīvnieki, un tāpēc viņas pēc instinkta turas baros, jo tas ir mehānisms, kas glāb viņām dzīvību. Ja nāk vilks, tad baros. Mums liktos, jāskrien katrai uz savu pusi, bet vilks nevar barā apēst visas, jo ir apkārt citas. Tā kā būt aitai principā nav apvainojums. Tas ir vienkārši instinkts, ieradums, mehānisms, kā dzīvot. Mm. Ejam tālāk, mēs te paitām, to par lokopību nočinosim. Tātad 11 objekti, 11 sarunas, 11 tikšanās. Līdzīgā stilā, tā kā jau tas bija šodien, plus ar izklaidējošo daļu. Šobrīd mēs mēģinām jūs izklaidēt ar savām aitām. Tas nebija plānots. Tā sanāca. Bet kad sāksies? Sāksies 13. augustā. Tikšanās notiks trešdienās. Uh, Visticamāk, secīgi katrā trešdienā. Es jau paskatījos, ka varbūt būs kaut kāda nedēļa, kas izkritīs, bet to tad mēs arī dosim ziņu. Bet, principā, var tie, kas plāno savu laiku, tad stāsts būs par trešdienas vakariem, sākot no 13. augusta. Tie, kas var tikt trešdienas vakaros klātienē, laipni gaidīti šeit ierasties kopā ar mums. Ja ir kāds, kas saprot, ka grib piedalīties, bet viņam tie trešdienas vakari jau ir
tur aizņemti, varbūt tur kaut kādas idejas vai kaut kādi citi pasākumi vai vēl kaut kas, tad, tad vienkārši jūs zinat, ka jūs tāpat varat nākt līdzi, piedalīties, jūs tāpat varēsiet čatiņā rakstīt tos savus jautājumus, vienkārši tos ierakstus noklausīties ierakstos. Um, Kas vispār tajā sarunu ciklā ietilpst? Tā tad ir viens ir šī te nodarbība, nu, ne nodarbība sarunu daļa. Kā jūs redzat, mēs nevienu nemācām, nekādu, nekādas mācības principā nedodam. Tas ir vienkārši caur mums plūst informācija, jūs paši sajūtat, vērtējat, jums tas der, neder, varbūt kaut kas rezonē, kaut kas nerezonē, kaut ko jūs jau varbūt kaut kur citur esat dzirdējuši, tad jums liekas bildi kopā. Tā kā katrs tādā ziņā pats te ir par sevi. Jūs pēc savu tā iekšējā kompasa skatieties, kas jums der, kas jums neder. Otra lieta, jā, ka būs tas Telegram chatiņš, tā Telegramā tie, kas, man jau liekas, ka lielākā daļa nu jau mūsdienās izmanto arī Telegramu, bet tiem, kas nezinu, tad ir, ja grib pieslēgties un uzdot arī jautājumus, tad tas nav nekas sarežģīts. Tā kā aplikāciju lejupielādēt telegramam un pievienoties variņā. Variņā, un tad liekas, aitu variņā. Bet tas ir nākamais jautājums, cik maksā? Viena nodarbība tiem, kas jau tagad uzreiz zina, ka viņi nāks un piedalīsies, un viņiem ir resursi samaksāt par visām 11 nodarbībām, tad vienas nodarbības cena ir 25 eiro. Kopā tas sanāk 275 eiro. Tie, kas ir gatavi to visu kopā. Tā kā mēs saprotam, ka katram situācija ir dažāda, un citiem patīk opcija maksāt pa daļām. Šeit nebūs tas variants, kad man interesē viena konkrēta planēta, atnākšu uz to, cik mēs ar Zani runājām, jutām. Šis laikam nebūs tas stāsts. Tu pakomentē par šo, kad, kāpēc ir ieteicams, ja nāk, tad nāk uz visu. Tāpēc, ka katras planētas izpēte būs kā puzles gabaliņš, kas paplašinās apziņu un tā kā pa pilienam, tādā ātrumā, lai nerastos tie tukšumi un nerastu apjukumu. Tas ir kā kopums, nevar atdalīt, nevar uzzināt par Zemi un nezināt par pārējo, jo tā ir sistēma. Tā ir sistēma, un šīs sistēmas izprašana šoreiz būs gan interesējoši, izglītojoša vai vienkārši izklaidējoša, bet tāpat laikā arī apziņas paplašinošana. Ak, Dievs, saprast var, ne? Un nevar drusciņi paplašināt un atmesties. Tad ir jāiziet līdz galam. Aiziet līdz galam, nu, pieņemsim, ja kāds domā, nu, es tagad tur vasarā negribu, vai tur katru otro reizi gribu, būs ieraksti un var noklausīties pēc tam. Bet es arī teiktu, ka vēlams ne vairāk kā vienu nodarbību nedēļā. Par daudz nedrīkst tā, pa strauju. Un droši vien arī secībai būs nozīme. Ja, piemēram, kāds izlaiž vienu nedēļu, viņam ir ieteicams iet tajā secībā, kā bija paredzēts, vai tomēr var Es haotiski? nevaru atbildēt šobrīd par visām, bet par pirmajām 3, jā. Zeme, mēnesis, saule, jā. Jā, iet secīgi cauri, labi. Mhm. Un tās alternatīvās maksāšanas iespējas tad bija, mēs runājam par tā kā mēneša maksu. Ko nozīmē mēneša maksa, kad maksā par 4 nodarbībām. Tā kā kopā ir 11, tad ir opcija maksāt par pirmajām 4, pēc tam par nākamajām 4 un tad par pēdējām noslēdzošajām 3. Tur attiecīgi nodarbības cena tad ir 27 eiro par nodarbību. Un tas tīri uz tādām administratīvām
izmaksām, jo mums vairākās daļās nāk iekšā pārskaitījumi, un tad ir jāsaprot, kur, ko, kā tas pēc tam tiek vēl atgādinājumi. Bieži vien ir jāsūt arī atgādinājumi, lai cilvēki atcerās. Vienkārši uz to, ka mums ir lieka enerģija jāiegūt uz tiem papildus maksājumiem, tad tur ir vienkārši tie pāris eiro vairāk. Un tad jautājums par to, kur var pieteikties. Tie, kuri jau zina, ka grib pieteikties, tad pieteikuma anketa ar šobrīd pieejamo zināmo informāciju uz priekšu gan par nodarbību laikiem, datumiem, nu, arī tām maksāšanas opcijām. Viņa tiks ielikt jums saitītē līdz, tā, ka mēs jums sūtīsim šito ierakstu. Tie, kas, nu, jā, pagaidiet, tūlīt man jāizdomā, kā ir jāpasaka tiem, kas klausīsies ierakstu. Nu, principā, sanāk tā, ka tie, kas klausās šobrīd klātienē, nu, online, jums tiks pēc nodarbības visticamāk rītdien sūtīts ieraksts, un tad pie tā ieraksta būs pielikt klāta tā pieteikuma anketiņa. Tie, kuri skatīsies ierakstu, visticamāk, tā saitīte būs kaut kur zem ieraksta. Meklējiet tad kaut kur lejā, vai arī gan jau to mēs pierakstīsim klāt. Un, Vai arī apmeklējiet mūsu profilus Sarunas savienojumā vai Sandra Grunštuka. jā, Instagramā. Un vēl kaut kas, ko es gribēju teikt. Ja kāds šo te ierakstu, jo man ir kaut kāds sajūta, ka mēs viņu liksim YouTube, lai kā man, labi, ka es nezināju to, ko man teiks, nu, ko man būs jāsaka nodarbībā pirms tam, jo es droši vien būtu droši saraustījusies, varbūt es būtu vispār izdomājis neiet runāt, bet nu labi ir. Bet man ir kaut kāda sajūta, ka mēs šito ieliksim YouTube. Un tad, principā, ja ir kāds, kas šo te šobrīd klausās, un es nezinu, pieņemsim, tagad ir 26. gada janvāris, un jūs saprotat to, jā, interesanti, es arī gribu, tad visticamāk būs tā opcija pieteikties arī vēlāk un šo te visu klausīties ierakstos. Tā kā tā. Man liekas, tas šobrīd arī viss. Tev vēl ir kaut kas, ko iekomentēt? Nē, es priecāšos sastapt tik vienu, Es kurš būs atvērts jaunajam, interesantiem, citādākajam. Man tiešām ir iekšā ļoti liels prieks. Un ja man ir prieks, tas jau ir daudz. Jo vispār tu to tā pateici, kā tu vispār nepriecātos par dzīvi. Es priecājos, bet citādāk. Šis ir tāds prieks, kas dzen uz priekšu. Es gribu zināt, es gribu saprast, es Arī. gribu ieraudzīt, es gribu pamēģināt vēl citādāk. Un lai arī ko mums stāstītu, lai ko teiktu, paņemt sev līdzi tikai to, kas man šajā dzīves brīdī nodara, un to, ko es spēju paņemt, tas pārējais, lai līst pāri malām un paliek kaut kur. Nu, kaut kur. Ne man. Nu, bet uz to arī beidzam noslēdzam, ja? Jā, uz tikšanās. Uz Lai tikšanos. iedzer. Ārprāts. Domā, mēs esam normāls. Divas No ķertas. pirmdienas līdz piekdienai, jā. Labi. Brīvdienās dzīvo kā grib. Paldies visiem, kas šo te klausījās, gan klātienē, tieši saistē, gan ierakstā. Ja jūs saprotat, ja jūs iekšējais kompasiņš saka, ka jā, šis ir tas, kas ir priekš jums, tad droši sazinieties, rakstiet, piesakieties un jā, tad jau ļoti iespējams uz tikšanos pirmajā cikla sarunā par Zemi.